Labdien visiem, kas ir pieslēgušies šīs dienas nodarbībai. Šodien mēs turpinām šajā tiešraidē un video ierakstā skatīt jau nākamo posmu mūsu automatizācijas un datu apstrādes kursā. Un šodien tēma ir cieši saistīta ar jau automatizācijas uzdevumiem mākoņu pakalpojumu vidē. Mēs runāsim par to, kas tad ir tas rīks Power Automate, kāda ir tā funkcionalitāte un ko mēs varam īstenībā automatizēt M365 mākoņu pakalpojumu vidē. Tādēļ Create man ir pieejamas atkal vai nu iespēja izmantot visas tās pieejamas veidnes, vai nu arī izmantot kādu no opcijām, sākot no nulles. Un šeit ļoti svarīgi atcerēties, un zināt precīzāk, ka veidojot procesus, mēs varam veidot dažādus procesus. Varētu būt process, kas ir automatizēts, mākoņu process, kas ir izsaukts konkrētajā brīdī un konkrētā pasākuma ietvaros. Tad, respektīvi, šajā gadījumā, kā mums līdz šim ir bijis, es biju ievietojis failu konkrētajā mapītē un man sākās automātiski process. Ja, vai nu arī varētu būt tā, ka man tiek saņemta e-pasta vēstule un tad process automātiski tiek izsaukts. Tātad, kad notiek kaut kāds ierosinātājs, kura dēļ man jāsāk process, varētu veidot šādu automatizēto procesu un viņš sekos līdzi tiklīdz kāds notikums izpildās mākoņu pakalpojumu vidē, tad sāk darbu. Tad varētu arī būt cits otrā veida process, kas saucās Instant Cloud Flow, kas īstenībā tiek izsaukt un sāc savu darbību tajā brīdī, kad mēs paši noklikšķinām un viņu izsaucam. Šis ir izdevīgi tajā brīdī, kad mums nav jāgaida kaut kāds specifisks notikums sistēmā, un mēs, piemēram, gribam automatizēt konkrētajā brīdī, kad mums ir nepieciešams lielu procesu uzsākt, mēs varam uzveidot procesu un tad noteiktajā brīdī piespiest podziņu start. Bet arī varētu būt automatizētie procesi, kas izpildās konkrētajā laikā un dienā. Nu, piemēram, mums ir apkopojumi jānosūta katru dienu un vai arī reiz nedēļā jānosūta apkopojums, kas īstenībā pilnībā aizvieto un izpildīsies automātiski. Nu, man ir tāds ļoti interesants piemērs no prakses, kad viena darbiniece ir bijusi izveidojusi šādu konkrētu automatizētu darbību, kas pildījās reiz nedēļa pirmdienu un uzņēmuma partneriem sūtīja apkopojumu un tabulu ar atgādinājumu vai arī apkopojušu informāciju no vairākiem reģistriem. Un tas notika katru dienu automātiski. Un tad, kad šī darbiniece aizgāja atvaļinājumā uz veselu mēnesi, šie konkrētie paziņojumi arī tika sūtīti uz priekšu un uzņēmuma partneri īpašnieki bija izbrīnā, kāpēc viņi saņem šos ēpastus, jo šī darbiniece ir atvaļinājumā. Ja? Jo īstenībā šie ēpasti nāca no konkrētās darbinieces ēpasta un bija sajūta, ka tiešām cilvēks ir nosūtījis un sagatavojis, bet tas darbs bija pilnībā automatizēts, līdz ar to nebija pat tāda priekšskata, ka tas būtu kāds automatizēts process. Nu, sāksim ar interesanto lietu kā Automated Cloud Flow, jo es gribēju šobrīd izveidot procesu, kas apstrādās visus pielikumus ienākošajiem ēpastiem un visus šos pielikumus saglabās SharePoint mapītē. Tātad mēs vēlamies izveidot vienkāršu procesu, kas atsekos visus ienākošos ēpastus, un ja tajā ienākošajā ēpastā ir pielikums, fails, tad šo failu mēs saglabāsim mapītē, un es uzreiz izveidošu mapīti, piemēram, un es varu izveidot mapīti, un īstenībā es varu veidot mapīti šeit, piemēram, ar nosaukumu pielikumi. Create. Ok? Un tagad es sagatavošu šo mapīti, un es izveidošu jaunu from blank, un tas, ko es gribēšu viņu nosaukt, tātad e-pastu pielikumu saglabāšana, varu nosaukt, kā vien es gribu. Un tad man ir jāizveido un jānorāda triggeris, jeb mans notikums, kurā brīdī tad sāk darbu mans automatizētais skripts. Un šajā gadījumā automatizācijai man jāsākas tajā brīdī, kad man ienāk un ieplūst jaunais ēpasts,
lai tajā pēc tam pārbaudītu, vai te ir pielikums, un ja te ir pielikums, tad saglabāt to pielikumu. Viss sākās ar to, ka man jāatseko ienākošo ēpastu. Un es varu pameklēt Outlook, un starp Outlook lietām man ir dažādas opcijas. When email arrives in shared mailbox, man shared mailbox nevajag, man vajadzētu īstenībā when a new email arrives, kad jaunais ēpasts ienāk. Izvēlēšu šo opciju, nospiedīšu šeit create, un man izveidosies jauns process, kas sākās ar brīdi, kad man ieplūst jaunais ēpasts. Un es nospiedīšu šo procesu, jo procesam man ir arī iespējams konfigurēt visādus uzstādījumus, visādas detaļas. Nu, piemēram, kuru tad ēpastu man jāatseko, ja? Vai arī kuri tie faili, kas jāsaglabā. Tad mēs visu šo procesu veiksim. Un šeit arī es redzu ir visādi parametri, uzstādījumi, pārskats, kā tas izskatās koda veidā. Mēs to varam arī labot koda veidā, ir nepieciešams, bet to mēs neaiztiksim. Un tad kopumā apraksts par šo bloku. Jo kā mēs redzam un atceramies, es varu veidot vairākus tādus kucīšus, kā Lego blokus, veidot manu procesus. Parametros es varu paskatīties, kādus tad parametrus es gribu, un es varu norādīt, un šeit arī atsekot īstenībā dažādas filtrus, kam, CC un citas arī lietas. Tātad, un mēs redzam, ka man šobrīd tas ēpasts savienots ar manu ēpastu, ka tiklīdz man ieplūdīs ēpasts uz manu daniels.ladimirov@nordexo.com, tad man sāksies arī process. Es varu mainīt savienojumu un izvēlēties kādu citu, ja man ir ēpastu, ja man ir veidots pieslēgums, un tad no tā ēpasta atsekot. Bet šobrīd man ir izvēlēts manējais, un tas būs arī ok. Un tad es arī paņemšu tikai tos ēpastus, kas include attachments, kas īstenībā satur tikai un vienīgi pielikumus. Tātad šeit tas īstenībā process should the response of the trigger include the attachments content. Yes. Tātad mēs ņemam un atsekosim tikai tos ēpastus, kuri satur pielikumus. Uzreiz pievienojam šādu nosacījumu uzstādījumos. Tas bija vienkārši, es pateicu, ka es gribu skatīties attachments, un tad es izvēlējos, jā, ka es gribu tos pielikumus veidot. Ok, man pirmais solis ir gatavs, re, kur man šeit pirmais solis ir, un tad, kā nākamais, tiklīdz man šīs konkrēti ēpasts ir atrasts, es gribu saglabāt šo konkrētu pielikumu, kas man ir īstenībā ienācis ēpastā. Un es varu pievienot nākamo soli, un nākamais solis, add an action, pievienot jaunu darbību. Ko tad es gribu darīt? Saglabāt. Kur es gribu saglabāt? Es gribu saglabāt manā dokumentu mapītē pielikumi. Tad man arī nepieciešams īstenībā atrast kādu no SharePoint darbībām, jo es gribēšu saglabāt SharePoint mapītē visus tās dokumentus, visu to dokumentu, kas ir ienācis. Un es varu paskatīties SharePoint, see more, skatīt vairāk, redzēt visas darbības, kas ir pieejamas. Un šeit es redzu tagad, ka es varu, īstenībā izvēlēties opciju create file, izveidot jaunu failu. Un es uztaisīju nākamo soli, izveidot jaunu failu, un šeit es norādu, kurā vietnē es gribu saglabāt. Rekur tā vietne arī ir Nordexo, manā gadījumā nordexo.sharepoint.com/sites/dokumentu reģistrs. Paskatīsimies, vai šeit tā pieejama dokumentu reģistrs. Rekur viņš arī pieejams šeit, tas ir tas, ko es biju izveidojis, varu noklikšķināt, man nav jākopē. Un folder path es izvēlēšos manu mapīti. Un mapīti man šeit ir visi tās vietnes mapes, koplietojami dokumenti, jo tur atrodas tie dokumenti, kur mēs redzam, un rekur mana pielikuma mape, ko es biju izveidojis iepriekš, rekur viņa šeit arī ir pieejama. Pielikumi nospiedis šeit ir norādīts. Un file name, šeit ir tas, ko es īstenībā šobrīd nezinu, jo tie ir tie dokumenti, kas ienāk tieši ēpastā. Bet kā tad es varu to saglabāt? Un es varu izmantot šeit blakus bultiņu, kas ļauj mums, kā mēs redzam, paliek tekstā rakstīts enter the data from previous step,
kas ļauj man izvēlēties datus, kas ir pieejami no iepriekšējā soļa. Iepriekšējais solis ir e-pastu iegūšana ar visiem pielikumiem, un es varu nospiest šeit un paskatīties, kādi man datu lauki ir pieejami no iepriekšējā soļa. Un, mēs redzam šeit see more, visus pieejamos datu laukus no iepriekšējā soļa, gan no kā, gan kam tika sūtīts, gan kāds bija virsraksts e-pastā, gan kāds bija saturs, vai tas bija svarīgs e-pasts, vai tam bija pielikumi, kas bija CC, kas bija BCC un tā tālāk. Un tas, ko mēs varam paskrolēt, mēs varam redzēt šeit īstenībā attachments name un attachments content. Attachments name ir faila nosaukums un attachments content ir faila saturs. Īstenībā šeit man ir jānorāda faila nosaukums, un tad man ir faila saturs arī šeit jāpieliek klāt blakus esošajā datu laukā. Un pirmajā laukā, kur file name es norādīšu attachments name, un šeit jūs pamanījāt, man uzreiz šis bloks automātiski tika ielikts iekš cikla bloka for each, kas nozīmē katram, un es varu paskaidrot, kāpēc tas tika izdarīts, tāpēc, ka Power Automate ir ļoti gudrs un saprot arī to, ka vienā e-pastā varētu jau būt vairāki pielikumi vienlaikus. Un ja mums gadījumā ir vairāki pielikumi, tad mums katru pielikuma failu ir jāieliek iekš SharePoint. Nevis tikai vienu, mēs jau nevaram 3 dažādus failus saglabāt kā vienu failu. Mums katrs fails būs kā atsevišķs vienums, un līdz ar to, pat cik mēs bijām paši piemirsuši šo soli, Power Automate to izdarīja mūsu vietā. Protams, mēs varējām paši veidot soli ciklu un tad iekš cikli pievienot šo, bet mēs to nedarījām, jo pirmkārt mēs uzreiz to nezinājām, un otrkārt tas mums arī vienkāršo to darba procesu, jo SharePoint mums, Power Automate mums palīdz mūsu vietā izpildīt visas tās svarīgās darbības. Un pie file content norādīšu vēl vienu opciju, bultiņa, see more, un izvēlēšos šeit file content. Īstenībā attachments content, saturs manam failam. See more, izvēlēties vairāk, varu nosūtīt e-pastu, send an email, izvēlēšos darbību un sūtīšu e-pastu kam. Es arī nezinu, no kā ienāk e-pasts, līdz ar to es varu izvēlēties šeit enter custom value ar bultiņu. Es varu izvēlēties šeit no tā soļa, kad e-pasts ir ienācis, es varu izvēlēties, no kā tad tas e-pasts bijis, no from. Ka es sūtīšu tieši tam, no kā es biju saņēmis e-pastu, sūtīšu jūsu e-pasta apstiprinājums, piemēram, un saturā var ierakstīt, piemēram, paldies, jūsu e-pasts saņemts, un faili tika nodoti uz apstrādi. Nospiedīšu test, manuāli test, un tagad man īstenībā gaida pieprasījumu, un es varu sev nosūtīt to pašu e-pastu sev pašam, lai man tas e-pasts tiktu apstrādāts. Testējām dokumentu rīku un pievienot klāt šeit insert, varu pievienot klāt jaunu failu, to pašu, piemēram, no mūsu nodarbības prezentāciju. Reģistru, atver dokumenti, pielikumi, es pamēģinošu refreshot, ja mēs visu pareizi izdarījām, rekur mapītē pielikumi, parādīs tas pielikums, ko mēs tikko esam biju nosūtījuši e-pastā, viņš automātiski ielādējas šeit a few seconds ago. Turklāt arī es redzu šeit, ka man atnāca paziņojums, e-pasta apstiprinājums pielikuma faili tika veiksmīgi ievietota mapītē. Šādā veidā man ir izveidots īstenībā automatizācijas piemērs, ļoti vienkāršs, kas izdarīja visu manā vietā.